Tā, nu ko sveiki. Un tādā turpināsim. Es turpināšu jūs mācīt, kā veidot mājaslapu. Šits ir šablons, kādu mēs centīsimies uztaisīt. Protams, ne baltu lapu un tādām līnijām, bet jau kopā ar stilu, dizainu un tam līdzīgi. Šeit ies logo, saucamais headers. Šitien būs sadaļas, kur es jums parādīšu, pamācīšu, kādā veidā viņas pieslēgt ar CSS, kur jau no sākuma es parādīju jums. Šeit būs teksts, kur arī tiks viss saslēgts ar CSS stilu un vispārējais. Šeit būs copyright tiesības. Turpmāk es gribētu jums ieteikt, lai pirms jūs ķerties mājaslapu izveidēji, sagatavot šāda veida šablonu, piemēram, kaut vai jūs Paint uzzīmēt, kā jums viņš izskatīsies. Tad jums būs daudz vieglāk un ātrāk un ērtāk. Un jau sagatavot visas bildes, ko jūs tur liksiet. Piemēram, mēs jau sagatavoju laicīgi, lai varētu ātri to darīt. Reku ir izveidotā bilde, kas būs logo. Jā. Tas ir logotips būs. Un šis būs copyright tiesības. Visas tiesības aizsargātas www.videotutorials.lv. Un ko es gribēju pateikt, sākumā, kad jūs redzējāt, es jūs rādīju uz Notepad programmu, kā rakstīt pat, bet lai viss ātrāk noritētu un lai man nesanāk tā, kad man būs kaut kāds 50-100 pamācības, kuras es ar roku rakstīšu un ieliks tik ilgi, kad es varēšu taisīt gadu, 2, lai jūs varētu apgūt visu pilnībā. Daudz maz tā, lai jūs pārzinātu HTML un CSS. Tāpēc es izmantošu vienu speciālu programmu, kuru es uzskatu vienu no labākajām. Protams, viņas ir daudz un dikti visādi tās papildu programmas, bet, es izmantošu šito, tāpēc, ka viņi diezgan apjomīgi ir. Viņi saucās Macromedia Dreamweaver 8. Tā, ko, tad jau gaida nākamo pamācību, kur es sākšu jūs apmācīt diezgan ātri, kā viss notiek, kā tiek komplektēta mājaslapa un salikt visu pa plauktiņiem, tā lai lietotājs varētu forši atvērt jūsu mājaslapu un apskatīties viņā.